es tik tendenciozu mēslu liešanu cilvēku galvās vēl sen neesmu pieredzējis. Es nezinu, kā tur beigsies tās vēlēšanas Ungārijā, tas ir, lai Ungāri paši izvēlās, bet vakar tā gadījās, ka es pēkšņi ieraudzīju panorāmu, kur tieši bija sižets par Ungāriju. Un viss sižets ir par to, cik Ungārijā viss slikti, vai Orbāns ir novedis Ungāriju tūlīdz vēl intervēju kaut kādu, tā kā pie mums ir tur, ziniet, tās Delnas un Providus, vēl arī tādu vietējo Delnu Providus vēl dot interviju, kur arī stāsta, ka Orbāns tāds un šitāds. Viss ir slikti, neviena laba vārda, ja? Nu, salīdzināsim skaitļus. Bezdarbs Ungārijā 4-5%, Latvijā 7%. Ekonomika stabila aug pa 3-5% katru gadu. Dzimstība aug 1,55 bērnu uz sievieti. Nav daudz, protams, bet Latvijā ir absolūtais rekords 1,2 bērni uz sievieti. Ģimeņa atbalsta politika. Par katru bērnu arvien lielāks atbalsts, piemēram, mājokļu iegādai par vienu bērnu 1500 eiro, par diviem bērniem 6500 eiro, par 3 vai vairāk bērniem 25 000 eiro valsts iedot, lai jūs varētu iegādāties sev mājokli. Nerunāsim par tām zemējām procentu likmēm un izdevīgiem kredītiem. Auto iegādes atbalsts. Ja ir daudz bērnu ģimene, 3 vai vairāk bērni, valsts dod subsīdiju 6-7 000 eiro. Tas ir Ungārijā. Latvijā kaut kas tāds ir. Un, protams, par katru piedzimušo bērnu sievietes maksā arvien mazāk un mazāk iedzīvotāju ienākumu nodokli. Kad ir 4 vai vairāk bērni, māte ir uz mūžu atbrīvota no iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Latvijā kaut kas tāds ir. Ungārijai gandrīz neeksistē nelegālā migrācija. Piesaistīt lielu koncerni, kas atvēr savas ražošanas, Audi, Mercedes-Benz, Samsung. Ungārija ir kļuvusi reģionā par lielāko auto un bateriju ražotāju. Latvijā kaut kas tāds ir. Ungārijā uzņēmuma ienākuma nodoklis ir 9%, kas ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Latvijā standarta režīmā ir 20%. Varētu vēl turpināt un pasakiet lūdzu, ko varētu palielīties tā pati jaunā vienotība, ko viņa ir Latvijai devusi pa pēdējiem 15 gadiem. Es jau klusēju par to progresīvo staķi, kas vēl uztaisīja TikTokā video, kur viņš mācīja ungārus, kā viņiem dzīvot un kā viņiem balsot. Kad vienīgais, ko viņš pats bija izdarījis, kad vadīja Rīgas domi, izkāra Rīgas domē to savu varavīgs lupa to ārā. Neko citu es neatceros. Vēlreiz, es nezinu, kā tur nobalsos, kā saka, ka tas ir, lai paši Ungāri izvēlās. Lai jums jauks vakars!